Sveiciens visiem, un trešo vloga sēriju, jo emocijām dzimuma atšķirības nav. Es gribēju iesākt, ka mums ir no vienas puses prieks, ka jūs skatāties un klausāties, no otras puses jāsaka, ka, diemžēl, šī tēma joprojām ir aktuāla, un, manuprāt, ka tā nebūs izsmeļama, diemžēl, bet nekad. Bet toties ir prieks par čaļiem, večiem, vīriešiem, kuri nekautrējās runāt par savu augšām celšanos, par savām problēmām, iespējams par savām lielākajām kļūdām, kuras nav aizvedušas pie neatgriezniskiem rezultātiem, un tādējādi mūsu šī te vloga mērķis iespējams, ka nav izglābt visu pasauli, bet pilnīgi iespējams, ka kāds vai kāda mūs dzirdot saklausīs kaut ko līdzīgu ar savu dzīves stāstu un kaut mazliet, bet kaut kas jums varētu aizķerties, kas varētu palīdzēt un izdarīt kādus foršus, patīkamus secinājumus. Šodien ciemos pie mums viesos ir mans vārdu brālis Armands Jaunzems, kurš sociālajos tīklos vienmēr ir smaidīgs, priecīgs, azartisks, izaicinošs, vienmēr sakot pozitivitātes iemiesojums, un tie, kuri viņam seko sociālajos tīklos, kā noskaidrojam tagad jau 8. viņa tagad Armands Dzej vai Armands Džej, ir tāds, kādu mēs viņu ikdienā redzam. Bet ir viens bet. Aiz katra sociālā tīkla personāža vai sejas slēpjas īsts cilvēks. Īsts cilvēks, kuru mēs patiesībā nemaz nepazīstam. Protams, ka es tevi zinu, tu mani zini, bet, lai mēs teiktu, ka mēs viens otru pazīstam, tas ir pateikt pilnīgi neko. Mēs esam pilnīgi sveši cilvēki. Ne tu zini par mani neko, ne es zinu par tevi absolūti neko. Un šajā te sērijā, ja tu atļausi, es mēģināšu tevi izģērt. Nu, davai, lai tas cik pervers arī neizklausītos, mēs to varam izdarīt. Vārda tiešā nozīmē, protams, tas absolūti nenotiks, bet to rāvēs slēdzēju pavērsim vaļā un paskatīsimies, cik tālu tu ļausi ieiet sevi iekšā. Bet arī ļoti labi, tāpēc, ka, piemēram, šovasar man jau cilvēki jautā, kāpēc es vairāk neesmu Armis bez krekla. Tas bija viens no maniem nikiem, jo es pat klubos gāju bez krekla un visu. Tā kā varbūt arī labi, kad es vairs to tur nedaru, tad mēs varam būt bez krekla šeit. Nu, ķipa tā kā mentāli. Jā. Zin kā, es uzdošu pavisam ikdienišķu jautājumu, ko uzdodam mēs viens otram ikdienā satiekoties. Kā tev iet? Nu, man ir šobrīd tā. Bet godīgi. Man šobrīd ir tā, ka es esmu nedaudz pa viļņiem, jo šķiet, ka es esmu izgājis no kaut kāda zemāka dzīves perioda, kas man bija pirms 3 gadiem, 4, kad es biju aizrāvies nenormāli daudz ar narkotikām, tusēšanu un nonācu līdz pašnāvībai un izdzīvoju. Līdz tam, ka es esmu tā kā savācies šobrīd, bet, lai nonāktu tagad nākamajā līmenī, man ir draudzene, kurai ir bērniņš arī, un es tagad esmu ķipa, father figure, man ne, kaut kādā mērā. Es jūtu šobrīd, ka man ir nākamais līmenis, kurā man vajag izaugt un strauji izaugt kā īstam vīrietim. Jo pārāk bieži es esmu pamanījis to, ka es vairs neesmu tas vecis, piemēram, kā es gribētu būt. Jo tik daudz video es esmu redzējis, man ir piemēri labi, kā mans brālis. Gribu dzirdēt stāstu par manu brāli un kāpēc es viņu redzu kā perfektu piemēru, kādam ir jābūt vīrietim un uz kuras arī skatos. Padalies. Jā. Es ar viņu kopā trenējos no pašas agras bērnības, basketbolu spēlējām, kačājāmies no 14 gadu vecuma. Viņš vienmēr bija tas, kurš man saka, davai, tu tagad domā, ka tu nevari vairs piepumpēties? Nē, es mīkstais, močī, tu vari vēl. Un nevien tikai viņš mani dzina uz priekšu fiziski, bet viņš ar savu piemēru pirms laikam kaut kādiem gandrīz 2 gadiem man atstāja pilnībā uz pauzes. Un visas manas problēmas vairs šķiet, tā kā nepietiekami lielas, bet tādas, par kurām nevajadzētu ilgi stresot un uztraukties. Viņš bija sadarinājies ar savu draudzeni, un tā ir lieta, kur man liekas, ka nekā nenotiks tavā ģimenē, vai ne? Kaut kur jau citur tas notiek, bet ne jau tev. Un viņš ļoti ātri iemīlējās, viņš nedzīvoja Latvijā, un arī draudzene nebija no Latvijas. Un viņš sadarinās tik ātri, un ģimenē daudziem jautājumiem, kāpēc? Ātri, cik ātri? Tur nezinu, 3 mēnešus iepazinās, jau sadarinājās. Tā. Bet viņš bija pilnībā pārliecināts par to. Un visiem bija tie jautājumi. Es nebiju saticis viņu, māsa nesatika, mamma nav viņu satikusi, tētis pat viņu vēl kaut vienu reizi bija tikai redzējis. Un viņš sadarinās.
nedēļu vēlāk atnāk ziņa visiem ģimenei, kad viss beidzās. Atnāc mājās, un draudzene guļ uz zemes. Un ir notikusi tas ir reāli īstenībā, bet šādi, kā to sauc, kad putas pamutinā ārā lēkmi kaut kādu vai kas. Un tad pāris dienas vēlāk slimnīcā viņi paņem nomira vienkārši, atteicās smadzenes. Un tajā mirklī tev liekas to, ka tev kaut kas notiek dzīvē, vai ne? Un tad saprot to, ka viss pārējais izmaiņa bullshits. Un to visticamāk ar visu var tikt galā. Jo tas, ko mans brālis izdarīja, viņš nevis salūza un palika tajā, jā, man tā nepaveicās dzīvē, sieviete, kuras mīlēja un sadarnājās, nomira un viss. Bet viņš gadu vienkārši blieza, trenējās, lasīja, tikās ar draugiem, nezinu, kā viņš savu prātu apspēlēja tā, ka viņš tika tam ļoti ātri pāri. Un viss, viņš ir ārā no tā, un tas viss ir beidzies, un viņš nav bēdīgs, un visu, un viņš saprata, ka dzīve ir dzīve, un dzīvo tālāk. Kā tā var? Es nesaprotu, es skatos uz viņu kā uz absolūti perfektāko piemēru, kā tu ar šitien te savu aparātu apgriezt tā, kā tu pats vēlies, pats pateikt sev, kā tu šodien jutīsies, kā tu jutīsies rīt. Un vienkārši močīt tālāk, vienalga, kas notika. Jo, manuprāt, nav nekas ekstrēmāks, kad nomirst tā otra pusīte, kur tikko tu izvēlējies, ka tu viņu gribēsi aprecēt. Citam, kam bērni ir, ja bērns nomirst vai nevajag. Bet pēc tā stāsta, tad, kad es viņam kādreiz uzvanu vai uzrakstu viņam, Klau, vecais, kā man te šitien saņemties, kā man te šitien, man tur darbi nav un kaut kas. Viņš saka, tev man atbraukt un iesis tagad? Tā kā jā, tas ir tā nāves tēma, tieši no brāļa bija tā, kas man ik pa laikam atsitās apakaļ. Es to sievietā nekad neredzēju. Bet man tas piemērs palika šeit, un man vēl aizvien nav skaidrs, kā to dabūt gatavu. Es lasu grāmatas kaut kādas, un tāpatās es trenējos un peldos, un domāju pozitīvi visu, bet kā kaut kam tādam tikt pāri? Tāds spilgtākais piemērs brālis, jā. Crazy. Tu mīli? Es mīlu, jā. Es mīlu savu draudzeni. Man šķiet, ka es tiešām mīlu sevi. Tā bija viena no problēmām, kas arī man bija pirms tiem 5 gadiem, kad es vispār sev nemīlēju, vispār sev necienīju. Es domāju, ka daudziem džekiem tas tā arī ir. Tu pat īsti nezini, vai tu sevi cieni. Un man tas viss vispār bija pilnībā nost. Bet tagad ir ļoti forši, ka es sev varu pats aizvest kaut kādā randiņā, nezinu, sevi uz kino aizvest, vai es domāju, es gribu izbraukt ar kartingiem, es izbraucu ar kartingiem, vai arī, nezinu, iziet patsteigā pa mežu, tur uz 2 dienām pats izēju pasteigā pa mežu, jo es zinu, cik ļoti man patiks, ka es pasēdēšu jūras krastā, uztaisīšu sev kafiju, pats paskatīšos jūrā, un, kad es sev to gribu iedot. Jo bieži vien, piemēram, es vai draudzenei gribu tādas emocijas nodot, vai ne, un tā. Bet tad, kad tu pats sev gribi, tas ir vienkārši superīgi. Un tikko redzēju, es ap citu vienu interviju, kur Džeks pateica, es esmu tas Džeks, kuram es uzsaukt aliņu. Tieši tā. Un man liekas, tas ir līmenis, kurā, ja tu vari nonākt, tad tas izklausās veselīgi, vai ne? Bet tas ir veselīgi, un tas nav tikai tā, ka tu noskaties vienu interviju vai izlasi kādu gudru grāmatu vai kādu gudru atziņu un uzreiz pie tā nonāc. Jo jautājums, tavuprāt, sevi mīlēt pirmkārt, tas ir egoistiski. Sevi mīlēt visvairāk pasaulē. Tas ir vienīgais, manuprāt, variants, kā tu vari veselīgi eksistēt. Džeks, kurš pazaudē sevi attiecībās un pēkšņi gadu no vietas tikai domā par savu draudzeni, ko viņš viņai nopirks, kur viņš viņai aizvedīs, bla, 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 bla. Pagājuši 3 mēneši ir. Viņš nav ne trenējies kārtīgi, viņš ar čomiem nav ticies, kas viņam patīk, ja? Vēl kaut kādas tur, piemēram, pats sev bikses nopircis jaunas vai pats sevi iepriecinājis.
Tu saproti to, ka tur kaut kas ir aizgājis greizi. Un man tas personīgi bija. Man tas bija šī gada sākumā. Man ar draudzeni tagad ir gada attiecības jau. Un es esmu tāds, kurš, kad satiekās un viņš iemīlās, un viss man liekas, man ir tikai viņa, un man viss ap viņu, bla, bla, bla. Un es pamanīju, bāc, es priekš sevis neko neesmu izdarījis. Pagāja tieši tie 3 mēneši. Tas ir mans piemērs, tas nav, ka es tur kādam ir 3 mēneši. Un es pateicu viņai, Klau, tu to pamanīji pati? Un viņa tad ne. Un saprot to, ka ja tu pats par sevi nedomās, kurš tad par tevi tādā līmenī vispār var padomāt vēl? Jā, bet Arči, cik ilgi vai kam tev personīgi bija jāaiziet cauri ar visiem saviem arī Uber tumšajiem, melnajiem piemēriem un piedzīvojumiem, lai nonāktu pie šīs atziņas, ka tu esi lielākā dāvana šajā pasaulē sev? Vēl līdz šim brīdim es eju. Vakardien vēl. Man ir stulba situācijas ik pa laikam. Man vakardien bija ļoti stulba situācija. Es visu dienu nevarēju saņemties. Es biju tā kā lupata kaut kāda. Un pilnībā sev bija nolicis malā. Bija ļoti slikts gan draugs savai draudzenei, gan piemērs draudzenes puikam. Un tikai kaut kur pa vidu es tā kā bišķiņ, jā, kaut kas sanāca. Vakarā aizgāju gulēt, tāpat es domāju, kas tas tāds ir? Kam man vēl ir jāiziet cauri? Jo man liekas, es diezgan ekstrēmus tā kā variantu paņēmu, lai attīstītos kā personība. Jūtos kā superstārs pirms 4 gadiem starp visiem cilvēkiem un tur šņauc visu, ko var un neguļ un 2. diena, 3. diena malcam tusēt. Krāsoju tos visus savus krāsainos matus, rozā, zaļi, sarkani, viss, kas man bija. Bet šodien tu vari pateikt, kāpēc tu to darīji? Es to vēl aizvien esmu pārliecināts, ka es darīju tikai vienīgi tāpēc, lai pierādītu citiem, ka es varu darīt tā, kā es gribu. Kāpēc? Tāpēc, ka stulbs biju. Man nepatika tas, ka es biju ielikts kaut kādās tādos rāmjos, kā man ielika bērnībā ar baznīcu visu, un es nepagūvu pats padomāt. Un tad, kad man bija 14 gadi, tad es sāku domāt, bet man neļāva vairāk domāt. Tā kā, nē, tikai šitā, tikai tā. Un tas jau nebija par to, ka es gribēju īstenībā maukt tā, kā es maucu tur vispār. Ne. Tas bija tik pretīgi, tas ir tik netīri. Drēbes kādas ir pēc 2. 3. dienas, ka tu neatgriezies mājās apakaļ. Tas bija vienkārši kaut kāds tāds absolūts protests. Bet labāks protests tagad ir šobrīd priekš manis. Nē, es šovakar nepalikšu tik ilgi ārā. Man rīt no rīta treniņš. Man rīt ir gara diena forša. Tas ir mans protests pret to, ka 2 dienas tusēt, jūs normāli esat. Es zinu, kas tas ir, tas vairāk nav man. Līdz ar to, toreiz es protestēju nedomājot par savu veselību un to, kā es pats jutīšos. Tagad es protestēju pret to, ka man neuzspiedīs cits tādu līmeņu viedokli. Un es arī mēģināšu būt par piemēru citiem. Lai gan cilvēki atcerās vēl aizvien mani tādu, kāds es biju tad, un viņi nespēja savilkt kopā mani to, kāds esmu tagad. Bet tas nav tik ļoti no svara laikam vairāk. Tev ir viegli stāvēt pretim šim te sabiedrības viedoklim, jo Ārmis vakardien nav Ārmis šodien vairāk, un Ārmi vakardien mēs vairāk neko ar viņu nevaram izdarīt. Viņš ir gan viss, lai arī kā tu gribētu, tajos 14 gados, tajos balīšu vakaros iet laicīgi gulēt. Tu vakardien neaiziesi vairs laicīgi gulēt. Šodien tu vari laicīgi aiziet gulēt. Man vakardien draugs uzzvanīja. Un tas bija diezgan stulbs zvans. Labs zvans no drauga, stulbs zvans priekš manis, jo viņš bija ieraudzījis internetā, ka tur kāds bija publicējis video bildes, kaut kādu rakstu, īziņas vai kaut kādas, kur cilvēki par mani runā. Kā tas bija? Un es domāju, man jau bija 28 gadi. Tas notika tā, ka man bija 22, 23. Es domāju, tik sen, kad es pats vairs pat nevaru atcerēties. Un man likās tik jocīgi, ka vispār mēģina savilkt vēl paralēlis. Jūs klausāties tajā džekā, kurš saka to, ka no rīta ir jāuztais augstā ūdenspilta, garšīgi jāpēd, jāiet patrenēties, jāpavada kvalitīvs laiks ar savu draudzeni, jābūt tīram, jābūt labu piemēru. Jūs klausāties tajā čalī, tas, kurš tur tā mauca. Un tad es vienkārši sapratu to, cik varbūt daļa sabiedrības vēl aizvien neizglītota, cik viņi ir šauri domājoši.
Un varbūt arī šādas epizodes viņiem palīdz domāt. Es vispār iedomājos, kā vispār dzīvojās cilvēki, kas izdarījuši ir kaut kādas trakākas lietas. Ja? Un šajā gadījumā sanāca, ka es pats sevi tā kā gandēju, ne? Bet ja kāds nodarīs pāri kādam citam, vai viņa darbības dēļ tur kādam kaut ko nezinu. Un kā tad? Tad viss uz neapdzīvotas salas dzīvot. Man liekas diezgan jocīgi. Kamēr mēs iepazināmies pirms, kā saka, tikšanās, tu stāstīji man, ka arī attiecībās kādreiz, tas, kas notika vakardien, tas nav rīt. Tā ir mana problēma. Es ļoti labi vēl aizvien atceros kaut kādas lietas tur pirms mēnešiem kaut kādiem. Tas ir tāds ļoti destruktīvs stāvoklis, kaut kas iznīcina, kaut kas vispār absolūti nav pozitīvs nekas. Šodien paldies Dievam, ka tu sēdi man pretim un es sēžu tev pretim. Bet varēja būt arī citādāk. Gan manis šeit varēja nebūt tiešām, un arī tevis šeit varēja nebūt tiešām. Bet tev arī ir kaut kāda brutāls dzīves periods, es pareizi saprotu, ja? O jā. Tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc es nekautrējos par to runāt, un tāpēc es iedrošinu runāt daudzus večus. Pirmkārt, apzināties to un atzīt to, un iet meklēt palīdzību, un galvenais redzēt tuviniekiem, lai mēs neizdarītu neatgriezniskus lēmumus. Jo, diemžēl skarbā realitāte ir tāda, ka Latvija joprojām pasaulē ir pirmajā vietā vīriešu pašnāvību izdarīšanas ziņā. Un kas tevi atturēja no tā, lai tu nebūtu šeit, bet lai tu joprojām esi šeit? Man paveicās tikai. Man tikai paveicās. Es nepietiekami daudz paņēmu to, ka es domāju, kas man nogalinās. Vai tu uz to gāji? Es to darīju, es to izdarīju, bet neizdevās. Jā, man bija pilnīgi perfekti, kā es biju izdomājis, kā es to darīšu. Tas ir diezgan tā kā filmās. Ir viena populāra filma mums bija Latvijā. Un populāra, neteikšu filmas, tā kā nosaukumā nav tik brutāli, bet populāras filmas varonis bija vienā tusiņā. Un es kaut kā caur viņu tur sapazinos un sapratu to, ka viņam ir visādas tādas vielas, vai ne? Un es paņēmu viņu numuru. Vienu gadījumā, kas mēs kādā tusiņā tiksimies, tad tur es caur tevi kaut ko. Man bija tāda maza problēma aizķeršanās vienā dzīvoklī uz 6 dienām. Uz 6 dienām, jā. Ar vienu starpgājienu uz mājām pārģērbt drēbes. Kaut kādā mirklī laikam iešāvās tas, ka, varbūt tomēr. Un 6. dienā es no rīta pamodos uz tāda dīvāna ar vēl 3 čaļiem un kaut kādu meiteni. Visi drēbēs, nekas tāds cipa pervēs, vienkārši atlūzuši, nonarkojušies. Un es tam meitenei saku, Klaus, zini, un tad pilnīgā pārliecībā, šodien es gribu nomirt. Jā, šodien tas arī būtu viss. Un viņi jautā, tā nopietni un tā. Es saku, jā, man pat ir ideja, kā. Es uzrakstīšu īziņu tam vienam čomam. Es viņam uzrakstu, čau, vai var no tevis dabūt gramu ar amfetamīnu šovakar. Un tad vakarā mēs ar to meiteni kopā, kas man ideja atbalstīja, lai cik tas, ja tu padomā par to, vai ja tu sevi nemīli, vai kāds cits tevi tā kā tavā vietā mīlēs, ja sevišķi tu esi kaut tādā brutālā vietā, kā tusiņš kaut kāds, nemīlēs neviens. Mēs aizgājām tumšs, čalis iznāk kā filmā, principā varētu uzsumēt daļu no ainas. Viņš saka, čau, Klau, es parasti tā nedaru, bet re, kur tev ir. Un es paņemu to gramu amfetamīnu, jeb tā saucamo spīdu, un es aizēju mājās, un es pajautāju 3. personai no tā kluba, no tā dzīvokļa, vai tu vari man uztaisīt tās līnijas? Un viņš saka, cik? Šo visu izber ārā uz telefonu, un uztais man 2 lielas garas līnijas augstas. Man nav tā kā, paldies Dievam, pieredze, bet tas izklausās. Grams tas ir ļoti daudz. Gramu tu vari visu nakti tusēt un kopā ar draugu 2, 3, 4. Tā. Es paņēmu 1 gramu un vienā 2 garas tādas, kad jau deguns jau tur plīst iekšpusē. Un visam es gaidīju. Un es sapratu, ka tas varētu būt tā aptuveni. Es tā aprēķināju. Tas būtu drausmīgi. Bet tajā brīdī tu domāji, vai kāds cits tavā vietā domāja Armanda ķermenī? Es vienkārši biju padevies jau. Es sapratu to, ka es pilnīgi huņu daru. Jau tik ilgi, jau pāris nedēļas es šitā tusējos kaut ko.
un kaut ko mēģināju pierādīt, par to, ka nekas jau tas viss nav, un ar to arī apstādināšu visu. Tā kā aizbeigsi no visām problēmām projām. Tā ne no problēmām, tas būs mans pēdējais pierādījums jums, ka es daru, kā es gribu. Tāds rebels rītīgākais, neatgriezeniskais. Jā, tāds idiotiskākais. Un tad, diemžēl, tajā brīdī, manai smadzenēm tagad domāju par laimi, vienkārši tas nebija pietiekami daudz izrādās priekš mana ķermeņa masas visas. Zato man bija vienkārši absolūti briesmīgākais trips dzīvē, 4-5 stundas, miljonus bites galvā, un es biju ielicis vēl mūziku speciāli austiņās, lai man tādu vēl vairāk dot pa virsu. Un likās jau, tā arī laikam tas notiek, ka tu neko neredzēji vairāk, un viss tur gāja ciet un raudāja, un viss tur sāp, un es tā kā atlūzu, un es pamodos nakts vidū vienkārši tur uzrakstīju uz lapiņa, uz salvetītes ziņu, viss ar mani kārtībā, es eju prom. Lai tie tur cilvēki nedomā, kur es pazudu. Un viss no tās dienas vairs nekad neatgriezos tur, un es izdzīvoju. Bet zini, kas īstenībā vīrietim priekš mentālās veselības ļoti palīdzētu? Tā, standartā. Vienkārši tas, ka tev ir 10 000 eiro kontā katru mēnesi pa jaunam ienāk, tev ir daudz sports, tev ir seksīga sieviete blakus, labs seks, un tu labi ēd. Un īstenībā ar to arī viss būtu kārtībā. Tas ir tāds, daudz domā, ka tu ļoti sarežģītu vīrieti būtu labā mentālā stāvoklī. Bet īstenībā tā virspusēji skatoties, ar to ir gana. Tu tā domā? Es tā priekš sevis domāju. Nē, bet katram tas ir absolūti citādāks. Manā gadījumā man reāli, kaut kādā brīdī man reāli, un joprojām ir viss, bet tā iekšējā sajūta tāda, ka tev nav nekā, un tu nevienam neesi vajadzīgs, tu neko neproti darīt, un vispār labāk bez manis šeit. Bet kā tā doma atnāk tad? Kad ir viss? Jā, tas ir katram individuāli, tas ir jau stāsts par mani, šodien vairāk stāsti par tevi, bet skaidrs, paldies, ka tu reāli tiešām dalies, un Dievs dod varbūt, ka kāds nesavelk paralēls ar savu dzīvi šādā te ceļojumā, jā, bet pilnīgi iespējams, līdz kādam mēs aizklovējamies, ka īstenībā tādas tam veselajam saprātam mazliet vēl ir jābūt, bet viss šis te ceļojums ar to pretošanos, ar to dumpinieciskumu, ar to nesaprašanu, izlīšanu ārā no uzliktajiem, piedodiet, bet droši vien, ka joprojām vecāki ir izdarījuši lēču pakalpojumu mums bērnībā, it kā ļoti mūs mīlot, ierobežojot, liekot rāmis iekšā, bet tos vīriešus, kuriem vajadzētu kļūt par vīriešiem, ieliek tajā mazajā būrītī, puiku būrītī, un mēs tā arī no tā puikas nekad neizaugam par to vīrieti ārā, un tas jau arī tev bija tāds izaicinājums ar vecākiem, kā tas attiecības tev šodien ar viņiem ir. Diemžēl. Procesā vēl aizvien. Bet tu pie tā strādā? Vai jūs pie tā strādājat? Cenšos. It kā tas nekas tāds traks vai sarežģīts nav. Paņemt telefonu, piezvanīt mammai un tētim, aizbraukt ciemos uz kotletēm brīvdienās. Bet tieši tas, ko tu pateici, tieši tas arī man ir. Kaut kādā, tādā ļoti, es nevainoju par to, ka es gribēju dalīt savu galu, jo vecāki kaut kā jocīgāk audzināja, kā man likās, kā man vajag. Ja. Bet varbūt es dzirdēju tādu, ir dievišķa tāda būtne no grieķu dieviem, māte ar 8 galvām, čūsku galvām, kas izaudzina savu dēlu, bērnu, bla, 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 un beigās viņa apēd. Un tādas mātes vēl aizvien ir. Viņas varbūt to pat neapzinās. Bet tas, ka māte nepalaiž vīrieti, ej un dzīvo, un tu esi vecis, un tev viss sanāks, un es tev negludināšu vairāk kraklu ķipa un neslaucīšu dibenu, tas dara savu, tā kā, savu problēmu ieliek tajā visā. Un tad mēs varam runāt par to. Mātešā mīlestība ir kolosāla, protams, jā, bet daudz ir par daudz. Godu vārds man arī ar māmu bija, man ir 45. Jā, un kaut kādu virs nedaudz 40 gadiem. Es mammai saku, visi kārtībā. Tu vari palaidīt to Armandiņu. Man ir 4 bērni. Es esmu dzīvē jau kaut kur aizgājis, jā, bet joprojām. Vai uz dzimšanas dienu tev neģīšus atsūtīt, vai tavu mīļo karpu žēlējā uztaisīt. Tā rūpe ir nenormāli forša, bet es zinu māmu problēmu, ka viņām ir ļoti grūti to mīlestības, to nabas saitīt kaut kad ar savu puiku it īpaši pārgriezt, tā kā līdz galam pārgriezt. Mēs jau nekur neaiziesim projām, mēs tāpat arī būsim. Un kā es savām meitenēm saku, un arī daudziem saku, un mammai saku reāli jau, jā, vecākiem ir tā bērnu makšķere,
Mēs jums visu laiku esam uz tā āķa. Un no jums ir atkarīgs, kad jūs piecērtat un pavelkam atpakaļ, bet neturiet visu laiku mūs uz tā āķa. Jā, mēs esam, mūsu bērni ir mūsu, bet mūsu bērni nav mūsu īpašums. Mēs neesam mūsu vecāku īpašums. Un tas ir ļoti tā kā... Tev ir ideāla ideja. Šitādu pašu raidījumu, tikai lai kaut kāda mamma, kas ir gudra, sēž un runā citām mamām, kas, un karoči, es savu dēlu nevar palaist jau 30 gadus. Tas ir milzīgs temats. Es nemaz nezināju to, ka tev arī vēl tagad, 45 gados, varētu būt tā. Jo man 28 gadi, es pēkšņi vairs nejūtos tik pozitīvi noskaņots par to, ka man tas kaut kad mainīs. Es kaut kāds laiku domāju, tā kā ar katru gadu jau kaut ko. Šodien tu runā par visu savu līdzšanējo dzīvi un pieredzi brīvi, nekautrējoties. Tu kaut kad šobrīd apzinies, tev ir bijis kaut kad grūti, tā kā kautrēties par to runāt, es nezinu, tur atzīt kaut kādas savas, nezinu, ja tās drīkst nosaukt par es neesmu nekāds soļus, kļūdas vai nepareizās rīcības. Man tikai nepatika atzīt savus kļūdas basketbolu, kad es spēlēju. Sportā, ja kaut kas, tad es tur izdomāšu izlavierēt, kā lai es nebiju tas, kurš tur, kad gāju un mums atņēma, kad tu tur kaut ko. Baigi ilgi es necīnīšos, bet uz tādām lietām. Bet dzīvē, zini, tas ir ļoti svarīgi, man liekas, vīrietim ar draudzeni savējo mācēt ļoti ātri atzīt savu kļūdu un nestrīdēties, tur nekur baigi tālu neiet. Es šeit tad aizmirstu to, ka tu nerunā ar vīrieti pretī. Ar vīrieti vajag pastrīdēties. Tu nevari būt tāds, es laimētu, piekāpšos tur. Vajag, ja kas, tad vajag dot iekšās. Bet ar sievieti nevar tā. Tas ir mans novērojums. Bet tik pa laikam, man liekas, kļūdos. Kas attiecas tīri uz manām tādām lielām kļūdām, man nav bijis nekad grūti izstāstīt. Par ko kautrēties vispār? Kad tu pasties uz šo visu pasauli, tādā plašā mērogā. Mēs esam tikai tādu uz laiku ciemiņu. Tas ir vienkārši joks. Un tas, kā mēs ik pa laikam attīstamies, un mēs atkal saprotam šo visu bišķiņu citādāk, pats savā galvā, ne? Un tad mēs atkal tur attīstamies. Un zini, viena lieta, ko es sapratu, ir, kāpēc priekš manis nav kauns nekad stāstīt par to, kas ir noticis un kas notiek, ir tieši tāpēc, ka jebkurā gadījumā pat tavs, mans, Mārtiņa, visu pārējo džeku un arī visu sieviešu stāsti, viņi tādi, kādi viņi ir perfekti. Viņi citādāki nevarēja būt, viņi tādi ir un viņi tādi būs, un tam tā bija jābūt. Un ko man kautrēties par savu likteni, par to, kāds man tas viss ir ierakstīts. Tu tam tici, ka mums ir savs ceļš jau, tie čaļi mums ir devuši dzīvību, un tie čaļi zina, kad, tā kā enough jūs to ceļu esat nogājuši, let's go, ejam tālāk nākamajā ceļojumā. Jā, un es ticu arī to, ka šī nav pirmā reize, kad mēs tā esam. Es ar savu draudzeni, kad satikos, man kaut kā galvā kaut kādas sākas vīzijas likties to, ka es viņus redzējis jau iepriekšējās kādās dzīvēs. Un man liekas, tad, kad ir tāda ļoti spēcīga emocionāla saikne ar kādu un kaut kāds emocionāls stiprs piedzīvojums, man liekas, tad arī mēs kaut kādas tādas lietas sajūtam. Līdzīgi kā ar... Starp citu, kāpēc mēs vispār nezinām, ka mēs esam bijuši jau, un kāpēc mēs nesaprotam un neatceramies, kur mēs aizējam, ja? Ir tāpēc, ka bērnībā mēs neatceramies to mirkli, kā mēs piedzimām, un mēs neatceramies to mirkli, kā mēs nomirām. Es aizmirstu tagad to vārdu, bet tā DMT narkotika. Mūsu smadzenēs dabiski ir nenormāli, un nevis nenormāli, bet augstākajā līmenī, tajā brīdī, kad mēs piedzimstam, un tajā brīdī, kad mēs nomirstam, mēs tripojam. Tad DMT tur lietot arī, kad tu esi vienkārši pieaudzis cilvēks un tā kā aizceļot kaut kādā kosmosā nereālākajā, tur apgaroties. Līdzīgi kā tur ayahuasca un viss tas. Lūk, tā kā dabiski mūsos tas ir iekšā. Līdz ar to tas jau ir viens pierādījums tam, ka kaut kas te nav tīrs. Jā, tam visam es ticu. Ko tu vēl šajā dzīvē, tuvākajā, tālākajā nākotnē gribētu izdarīt? Jo šobrīd atkal pieskaroties tur, kur es tevi vairāk redzu, tas ir tikai un vienīgi Armands, bet neīstais. Tas ir virtuālais, sociālais Armands. Tur ir viss, kā saka,
kečupā, krējumā, putu krējumā, un viss ir nenormāli, viss ir skaisti. Cik šī te garoziņa... Ar vienu gaismiņu tā kā tev. Jā. Cik tev šī garoziņa ir mīksta vai cieta attiecīgi. Jā, jo tīri par to, ko es vēl gribu izdarīt, ir vienkārši es savā galvā sapņoju par to, ka gribas kaut kādu periodu tagad, piemēram, kad būs augstais periods, padzīvot kaut kur siltumā, pastīties, kā tas būtu, ka es būtu pie palmas tuvāk, un pie okeāna tuvāk. No, palma tu nav. Jā. Un kas notikt ar mani tad? Ja man ir tā dziļā aizdoma par to, ka tomēr tava vide lielā mērā ietekmē to, kā tu jūties. Un es neteiktu to, ka pilsētu vide ar pelēku asfaltu un pelēku mājām ir absolūti pozitīvākais skats, uz kur skatīties katru dienu. Protams, tu sevi katru dienu pats noskaņo, un tev ir jābūt atbildīgam par to, kā tu jūties. Un vispār, tu tici tam, ka tu pats vari kontrolēt savas emocijas. Un ka tu noteikti kā tu jutīsies šodien. Nevis tas, ka šodien es apēdu jēlolu vai pārāk cietu olu. Jā, te es atkal kārtējo reizi nocitēšu savu māsu Baibu, jo tad, kad manis nebija, ļoti labi pateicis, un tas ir tie ir vārdi, kurus it kā viegli sadzirdēt, bet sasodīt grūti izdarīt, ir, ka neesi savu emociju vergs, esi savu emociju pavēlnieks. Jā. So easy, ja? Vienīgais brīžos, kad tu nekontrolē tās emocijas, to nav iespējams izdarīt. Un es pieturos pie tā, ka mēs esam tie, ar mums notiek tas, un mēs esam tur, ko mēs domājam. Jā, manifestācijas tēma. Jā, tas, cik spēcīgs šitais aparāts ir, tas ir. Kāpēc mums ir jādomā, ka šodien ārā nespīd saule? Mums ir noskaņojums, ka šodien ārā ir foršs laiks, šodien ir labākā diena. Jā. Un tā arī būs. Man jau ir laba diena, ka tu esi atnācis šodien, un mēs esam ritīgi, es teiktu, superīgi izrunājušies. Pārunājuši. Lai izrunātos, man liekas, mums visu vakaru vēl pavadīt. No. Un arī cilvēki, kurus mēs ikdienā satiekam, nenāk un neiet tāpat vien. Nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien. Jā, es atceros, man bija tāds viens mirklis, kad pamodos un ritīgi sūdi izdarīju. Nezinu, uzsprāgu tur vai kaut kas bija tāds, ka es jau jūtos depresīvs bišķiņ par darbiem, ko tagad darīt. Un tur LinkedInā aizrāvies esmu un CV man neviens man nepieņem. Un ko. Tāds bēdīgs bija ļoti tajā dienā. Un tieši tajā dienā, kad es aizgāju tur uz Ķertrūdas ielas, tur vienu veikalu, brīdī ienāk man viens pārīts, kur draudzene ir terapeits. Un draugs ir mans čoms, ar kuru kopā es noskaņoju maratonu savu pirmo. Saprotat, kā var tieši viņu satikt aptuveni pusstundu pēc tam, kad es jau tur bez mazai sadirsos ar draudzeni, ja? Un jau viss jau man liekas, jau dzīve atkal ir dirsā pilnībā aizgājis. Pusstundu vēlāk es satieku pārīti, kurš man, ja es esmu bijis pateicīgs kādiem, ja? Vai drīzāk kādam par tiešām labu treniņu smadzenēm un par to, kad saprast to, ka viss ir forši un tā. Tas ir tas Mārtiņš, ar kuru kopā es noskaņoju maratonu. Un viņi ienāk iekšā un viņi jautā, kā man iet. Es saku, hujova, šodien hujova tā, nesaproti, kas notiek un kas šis viss ir un blā. Un tā terapeita pasaka, nekas jau te nav. Nekas jau arī nebūs šis viss. Vienkārši izbaudi to, kas tev ir dots šī dzīvība un dzīvo un nost, viņu priecīgs. Es Mārtiņam pajautāju, kā tev iet? Viņš saka, Un vienkārši mēs visi savā trietā sapratām, cik šis viss ir smieklīgi. Tava problēmiņa. Tavas noskaņojums šodienas. Pasmējies par to un ej tālāk. Ar draugu sarunājām, labi, viss. Tu laikam neesi skrējis ilgi, ja? Es saku, jā, neesi skrējis. Visu nakti dienā aizgāju no rīta, pamodos, uzvilku treniņu tērpu, izgāju izskriet, sapratu, ārprāts kāds, es esmu stulbenis vēl aizvien ik pa laikam. Cik vienkārši ir. Un, jā, paldies Mārtiņam. Tas ir labs čeks. Iedomājies, čoms, kuram es pateicu, man vajag noskatīt maratonu, bet man gribas badīt, tā kā tu vari ar mani. Jā, vai no centra aizskrējām līdz vecākiem, pa vecāku pludmalīti bišķiņu, tup apakaļ 42 ar kaut ko. Tāds, tas ir tik apgūts, ap citu īstenībā, ja ir viens padoms, mums jau viss jau. Ja ir viens padoms ātri vēl džekiem, šis te check-up buddies tavs ļoti svarīgi, ka tev ir tavs, kāds vīrietis,
ideālā variantā, ja tu pat par viņu uzskati augstāku par sevi, vismaz mentāli vai kaut kādā mērā, ka tu jūti, ka viņš tev ir piemērs. Jo check-up buddies, kurš tevi aicinās vienmēr iedzert tajā vakarā, kaut ko parunāt par problēmām, to es neiesaku. Bet check-up buddies kā Mārtiņš, kurš pasaka, sūda lieta, davai, sarunājam, iesim paskriet, apgarosimies, izveidināsies smadzenes, sapratīs, ka visi forši. Ideāli. Ja vēl kāds tev tāds ir, arī superīgi, bet vajag. Tad tu pēc tam vari iet atpakaļ savā ikdienā. Es pat zinu tagad, Arman, es tev pateikšu tā, es esmu nenormāli priecīgs to, ka šī saruna kaut kāda vispār sanāca, ka man atkal uzaicināja, ne? Jo toreiz es netiku. Un kad tieši šodien es dabūnu par šo visu parunāt, jo es zinu, kad es ieiešu par kaut kādiem procentiem atkal labāks savās mājās, pie savas draudzenes, pie puikas, pie kaķīšu visu, un ka es zinu, ok, muguri ir taisna, tā es sapratu visu, tā neesmu idiots, tas ir tas, tā kā nočakoju tikko pāris lietas, un es sapratu, ka es esmu atkal bišķiņ aizšāvis pa kreisi, atnākšu bišķiņ apakaļ, ja? Tādi momenti, viņi nenormāli svarīgi ir. Un šis ir vēl viens piemērs tam, ka viss iepriekš ir sarunāts, un viss ir jau saorganizēts, jo es tev vienkārši tev pateikšu, vakariem bija tik stulba diena no manas puses, tev pat nevaru pateikt. Tas bija tik idiotiski, es nevarēju, un tu gribi dzirdēt, cik tas ir idiotiski. Sieviete un vīrietis ir pilnīgi divi dažādi dzīvi. Vai Nērmars? Jā. Un sievietēm ir šis te mēnesī tā reize, vai ne, kad ir emociju uzplūdu un visu. Tas mirklis ir tad, kad tu veici saņemies. Ja nebūs, tad tur būs uguns vienkārši. Vienkārši saņemies un visu. Es no rīta to aizmirsu, ka tā ir. Man liekas, ka draudze man kaut ko uzdirž. Ne pa tēmu. Es tā kā jau sāku jau kaut ko atbildi. Es domāju, tā. Es saprotu, ka viņi nebeidz to visu sarunu. Jau izjā ārā no mājas, tā kā idiots. Tad pēc tam visu dienas esmu ofisā. Labi, tur ir klusums, vai ne? Nav ar ko runāt. Atnāk apakaļ, mēs satiekamies tur, lai braukt mājās. Uzreiz atkal sākam tirsties. Es domāju, pagaidi. Un es neatceros vēl aizvien, kad ir tas mēneša periods, ka viņai visu uzvelk. Vajag tur jau būt pašam soli priekšā. Es tā kā mazais puika aizvainojos kaut ko. Runāju pretī. Tīri. Mēģinu kaut ko atrisināt runājot. Un tikai lieku virsu. Beigās visi aiziet nelaicīgi gulēt. Jo diršamies. Un man beigās viņi pasaka, tā kā, cik reizes tev vēl bija jāierauga šodien, ka viss, kas tev bija šodien jāizdara, bija jāatnāk un man jāsamīļo kā vīrietim. Es domāju, 24 stundas padirst ar savu sturgalvību. Un es šodien no rīta pamodos arī ar tādu jocīgu noskaņojumu. Tā kā, zini, es jūtu, un es tā arī sapratu, kad es uzņemos atbildību par to, ka es vakarien sabojāju savai ģimenei dienu. Un pēc šīs sarunas, man liekas, es tā izlīdzināju priekš sevis, jo es jau tā kā dzīvoju, man bija kaut kāds tā kā pilnīgs kamols galvā. Es domāju, ka es kaut ko bojāju, kaut kas man atkal ir aizgājis, un tas un šītas. Sapratu to, ka viss ir kārtībā. Paldies par šo sarunu. Tādā ziņā, saprati? Saku tev paldies, Arman, ka atnāci. Jā, paldies, Arman, ka uzaicināji. Un nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien.